kurpēs, un ja es ietu pie kāda tās reklāmas prasīt, man būtu rītīgi svarīgi, lai es redzu, ka tajā reklāmā esmu es. Nu, nevis tie arī tieši tikai mana seja, bet lai caur to reklāmu es redzētu, ka tas ir, nu, ka tas cilvēks atnāks un tas būs tas īstais cilvēks, jo viņš būs redzējis, ka tā, nu, tā ir mana zīmola seja. Jā, varu bišķiņ paturpināt, Bišķiņ, bišķiņ davai bišķi. pačelenžot. Nu, tā kā tu saki, tajā brīdī, iedomājies, pieņemsim, ja es tagad teju cauri kaut tajā tām pašām reklāmām, jā, un es redzu tur tevi un vēl 3 cits, piemēram, arī coach vai, nu, kas piedāvāt līdzīgu pakalpojumu kā tu. Mhm. Bet es vēl neesmu dzirdējis, kā tu runā. Nu, tā Nu, kā jā, es redzu, jā. tad es tev vērtēju it kā pēc pirmā, nu, Nu, tas iespēja. būtu tā zīmola seja, jā. Nu, pēc tādas krāsas, ko es izvēlēšos vienalga, nu, tiem postam un visam Jā, bet vizuāls. vai tev liekas, ka tas ir tas tavs zīmols, krāsas, tava seja un... Nu, tas ir ārpusēji, jā, kā viņu novērtē. Tas būs kaut kas tāds, jo, zin, kā ir. Es vienkārši iedomājos arī sevi. Nu, es tāpat kā visi normāli cilvēki džadžoju, jā, jeb tiesāju Latvijas gluži nav, bet, nu, vērtēju, es paskatos un es vērtēju, un es skatos, ja tas cilvēks, viņš ir uzrakstījis to reklāmu kaut kādu. Nu, tur prosti kaut kāds samets vārdus, viņš nav ieguldījis laiku tajā un neko neparāda, un nekā nav. Nu, man negribās iet pie tāda. Un tā jau Jā, ir, viņš jau parāda to savu seju un savu balsi. jā. Jā, nu, Nu, man liekas, ka tajā brīdī, kamēr viņš parāda tikai tev savu seju, balsu un tās krāsas, nu, viņam nav zīmola. Nu, tā ir tā ir tā tava āriene, ja? Bet es jau nezinu, nu, kādu tu esi kā coach vai kā cilvēks. Un, nu, zīmols kā tāds ir, nu, pieņemsim, iedomājies, nu, ja tu paskaties uz Nike ķeksi un tu paskatītos uz būtu Zaik jā. plusiņš, būtu Nike ķeksis, Just Do It un plusiņš. Tas ķeksis tev rada kaut kādu asociāciju, kaut kādu Jā, sajūtu. jā, nu tas ir, nu, ok, nu tas ir brandu, jā, logo. Nu, Nu, tam tā tev kā, vajadzētu ilgākam laikam būt. tas jau ir tas zīmols. Vienkārši pieņemsim, Jā. skaties, tavs zīmols, manuprāt, Monti, tavs zīmols ir tas, ko cilvēki par tevi runā, tad, kad viņi tev nav, nu, tad, kad viņi nav, Mhm. tu neesi viņu klātbūtnē. Nu, jā, es atkal skatos, es tev šeit argumentēšu, jo es skatos uz to, kā cilvēks ir izvēlējies un izveidojis to savu reklāmu, jo tas liecina par to, kāds viņš ir pēc tam, kā to ar viņu strādās, vai kāds būs tas viņa labi par taustāmiem produktiem. Laikam būtu citādāk. Kur ņemam, es tad runāju par tiem, kas, pieņemsim, sniegs pakalpojumu man. Jā, Jau, kā es teicu, tai sievietei šodien, Rīls viņai bija foršs, meistara klase viņai bija rītīgi nesakārtota. jā, Un es pēc tā vērtēju, nu, tā kā es vērtēju, kāda viņa ir. Un jā, tas ir, es vērtēju pēc tā, kad rekurors viņa bišķiņa redzēja video, es viņu bišķiņa redzēju, nu, kā viņa izskatās, jā, izskatās, jā, forši, runā, interesanti, rīls superīgs, tāpēc, ka rīlā viņa nerunāja, viņai bija, man liekas, tikai teksts, jā, forši, konts, forši, jā, paskatos, kas tur ir bildīts, aizies meistara klasi, bišķiņa tālāk un skatos, nē, tomēr nav. jā, Bet tas jau viss tikai no ārējas, jo ar viņu nekad neesmu runājusi. jā, Un nekāda komunikācija nav bijusi. Tā kā tas, kā viņa sevi pasniedza, man tas ir rekur laikam, tad es teiktu, ka tas, nu, zīmols ir tas, un tas tava zīmola brenda seja, ja, un brenda tā balss ir tas, kā tu sevi pasniedz. jā, Bet, protams, šeit var pasniegt arī nenormāli labi, nenormāli krūti, un tad vienkārši tu aizies attiecties, un tas cilvēks nekāds nav, jo tāpēc, ka tu jau arī vari nolīt labāko cilvēku, kurš tev palīdz šo visu uztaisīt. jā, nu, jā. Nu, ir bijuši abi divi varianti. Nu, nu, pieņemsim, ar klientiem strādājot, man ir bijuši tādi klienti, kur ir zināmi, nu, vienkārši savā Mm. nozarē zināmi, jā, nu, pieņemsim. Un, un viņiem daudz vieglāk iet uz tām reklāmām, tāpēc, ka viņiem tiešām ir tas Jā, zīmols tas spēks. seja Nu, iet pa priekšu, jā. un Mhm. man ir bijuši arī klienti, kuriem arī viss smuki sataisīts ir. Nu, tā Mhm. kā smuki tur vizuāli teksti, smuki paši izskatās saģērbušies un tā tālāk. Un, ne? Bet tā kā viņus neviens nezina, nu, tā kā Mhm. tajā nozarē konkrētajā, nu, viņiem ir varbūt bišķiņ, nu, tā kā sliktāk Jā, rezultāti. jā. Bet, zini, Un, kur es šeit argumentēju, tad varbūt tas cilvēks ir smuki saģērbies tā, kā citi no viņa gaidītu, kā viņš ir saģērbies, nu, kā viņam vajadzētu saģērbties. Tad, kad jā, es pieņemsim, saku arī, mana brenda seja varētu būt spilgta, rozā, spilgta, dzeltena, nenormāli koša, pieņemsim, košs kaut kāds backgrounds, un es tur stāvu, nu, vienkārši tā kā pie plakātam priekšā, jā.
un viņš jau izceltos, bet tad tas ir, nu, tad tā esmu es. Ja? Un, man liekas, kur daudz, kur mēs atgriežamies pie tās tēmas, kur iepriekš, kur tu saki, jā, visi stāsta par to, ka, hei, es piedāvāju coachinga pakalpojumus. Tas arī ir tas pats, ka, hei, es izskatos tāpat kā visi pārējie. Jā, Ar tām tajās bildēs, tajās apģērbos, tajās pozās, kā mēs saliekam rokas, jā, sakrustojam uz krūtīm, jā, vai arī vai šita pieliekam vispārējos, jā, un es Man, izskatos tieši tāpat. es varu piedāvāt vislabāko pakalpojumu. Jūs, nu, tā kā visu, ko jūs gaidīsiet no sērijas, vienkārši Jā. paraksties tikai te. Ā, un, nu, tas, man liekas, un tas ir, man liekas, tāds dziļāks darbs, tīpaši, ja tas ir personiskais zīmols, un ja tas ir cilvēks, kuram, nu, kā es, piemēram, strādāju, man ir freelancer, ko es nolīgstu priekš pārējām lietām, bet tev nav tās, nu, tev nav, nevis tāpēc, ka man nav liels komandas, tāpēc es nevaru kaut kādu zīmolu izvērt, bet man ir jāstrādā ar sevi, lai es atrastu daudz to savu balsi un kas es esmu, lai to parādītu uz āru. Jā, Un tad rodas rekurta atšķirība tajā reklāmā. Jo tāpēc, ka tajā reklāmā redzēs, tāpēc, ka es esmu atradusi sevi, savu balsi, savu tēlu, tad tu to noteikti tur redzēsi. jā, jā, tieši tā. Nu, zini, man ir arī bijis tā, ka un ir tādi klienti, kuriem ir, nu, kuriem ir zīmols, bet tu nevari vienkārši grūti viņu parādīt, jo viņiem ir nērti. Jā, un Tā kā, tas ir tas, kas man šķiet, tur, kur cilvēks nav strādājis, tas zīmola vadītājs nav strādājis ar sevi. Viņš nevis man jā, šķiet, bet tā ir. Viņš nav strādājis ar sevi, vai arī viņš sevi zina, bet viņš sevi nerāda. Viņš vēl joprojām ieliek tajā rāmī, kur man arī bija sieviete līdzīga, kur viņa saka, nu kā, bet mēs neaugam, nu tā kā mēs ritīgi augām, tagad vairs neaugam, es uz viņu pastos, bet viņa vispār nesimbolizē to, ko viņa ir uzbūvējusi. jā, Tas, kas ir tas apgrozījums un ko viņi dara un kas ir tik reāli krūti, es pastos uz viņu, un viņa izskatās tā kā parasta Anna lauku pieturā. jā, Viņai tas tēls neparāda to, ka viņi ir uzņēmēji, to, ka viņiem tur ir milzīgs TikTok konts, ka viņiem ir tur labākais uzņēmums tur savā jomā, ja, ka viņiem ir eksports ritīgi krūts. Vienkārši cilvēks pilnīgi, nu, man zina, kas ir, man pašai, man vienkārši nerezonē tās divas daļas. Nu, ka tu esi tik nenormāli veiksmīgs, bet tu izskaties ļoti, ļoti nekā, jo tu neesi ar sevi strādājis. Un tas ir mans personiskais viedoklis, vai kā, bet cilvēkam vajag sevi, nu, tā kā sevi attīstīt, ja tas ir personiskais zīmols, es runāju. mm, Ja tev tomēr ir tā tava personība iekšā, un manuprāt, ka pieņemsim viņai tieši tā arī bija, kad nu, viņai nākošais solis, viņai teica, tā, tas ir tev sevi izaudzēt un audzēt līdzi. Tu esi izaudzējis biznesu, bet sevi arī ir jāaudzē līdzi. jā, nu, jā, tas, jo, nu, daudz no tā, ko es daru, vienkārši, es neesmu nekāds baigais zīmola eksperts, jā. Vienkārši mans uzdevums ir dabūt reāli, lai klients kaut ko izdara. Vai nu viņš atstāja pieteikumu, vai nu viņš veic pirkumu. Nu, Jā. tā divas lietas pa lielam, tas lielākajā daļā. Un to pat, nu, man tur baigi maz ir tas, es vienkārši saprotu, ko piedāvā, kas ir tas, un ja no tā klienta var dabūt ārā ar pārliecinoši vienkārši to, ko viņš piedāvā, tad ideāli, tad tur būs labāks rezultāts nekā tad, ja man kaut kas jāvelk, tur ir, nu, tā kā jācenšas, jāmēģina kaut kā apiet un tā tālāk.